Talsu pilskalns ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis un viens no iespaidīgākajiem Kurzemē. Tas atrodas uz aptuveni 30 metrus augsta paugura ar senatnēm mākslīgi stāvinātām nogāzēm un apjosts ar terasi. Tam arī emocionāla vērtība. Talsiniekiem iemīļota vieta, kur baudīt skaistākos skatus un gada laiku maiņu. Tāpēc ziņa, ka plānots noņemt pilskalna apaugumu, sākumā daļai iedzīvotāju izraisīja sašutumu. Man pilskalns kā ainavisks tēls un veidojums nav iedomājams bez tām krustābelēm, lai kā viņas sauktos un cik viņas aizsargājums vai neaizsargājums būtu. Un es vienkārši saņēmu informāciju, ka faktiski tuliņi ies zāģēs, un vēl otra informācijas daļa bija, ka plānots ir noņemt apaugumu, nevis izretināt, nevis noņemt kaut ko lieko. Ilze Indriksone sociālajos medijos mazliet sacēla traci un plānotos darbus apturēja. Tam sekoja pašvaldības organizēta sapulce ar iedzīvotājiem, kurā Talsu novada būvvalde skaidroja pārpratumu. Pilskalns bez neviena zaļuma nepaliks. Sākotnēji mēs noņemam visu apaugumu, kas ir kļavsēņi, oši un citi nevēlami iesējušies koki šajā teritorijā. Pēc tam sakopjam šīs līnmaņa vilkābeles un secīgi tālāk ainava arhitekta pavadībā, pilsētas arhitekta pavadībā skatām, kuras no vilkābelēm ir saglabājums, kuras nē, kurus skatus atklājam, kuri paliek esošie un kuras vilkābeles varbūt tiek vēl vairāk sakoptas. Vilkābeļu augļu un lapu herbāriju nosūtīs biologam Andrijam Svilānam, lai pilnībā noteiktu lindbaņa vilkābeļu esamību pilskalnā. Sakopšanas darbi sāksies septembrī un notiks pakāpeniski. Vienkāršiem vārdiem sakot, Bardakā ir grūti saprast, kāda izskatās telpa. Šobrīd jau tas pilskalns ir diezgan piesātināts un līdz ar to būtu jāpaņem nedaudz nost no esošā un tad arī secīgi jāskatās priekšu, ko darīt, ko nē. Pēc sākotnējā sašutuma šķita, ka sapulcē iedzīvotāji varētu būt vairāk, bet vismierīgi. No klātesošajiem izskanēja bažas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pēc apauguma samazināšanas, ieskaitot ne tikai floras, bet arī faunas daudzveidību. Iedzīvotāji ielās par plāniem daudz vēl nav dzirdējuši. Tāpat ir labi. Man viņi netraucē, vai viņi tur ir, vai viņi tur nav. Viņš izskatās tāds kuplāks, tāds lielāks, plašāks. Jebkura sakārtot vieta ir labi, un man patika arī, kad bija šajā vasarā pasākums pilskalnā. Es domāju, pilsētā ir jāizmanto mūsu infrastruktūru un skaistākās vietas. Pēc sapulces Ilze Indriksone atzīst, ka sirds ir mazliet mierīgāka, taču svarīgi būšot redzēt, kā darbi pilskalnā patiesībā notiks. Jā, ainava arhitekta, kā mēs dzirdējām, ir apsolījusies būt klāt un faktiski sakot līdz šiem darbiem un apzīmēt katru krūmu un koku, kas būs jānoņem. Tad mēs paļaujamies, ka tā arī tas notiks, ka nebūs vienkārši mehāniska darbība, jo tie cilvēki, kas parasti to darbu izpildi, nevar atšķirt, kā saka, vienu koku vai krūmu no cita. Nav viņi tik profesionāli, bet ainava arhitektē tāda izglītība ir. Nākotnē, kad projektu iespējas ļaus, plānots pilskalnu labi iekārtot. Kāds vēlmes? Droši vien, ka soliņi. Ērtāk arī būtu kaut kādas trepes ar margām, kad arī vecākiem cilvēkiem ir vieglāk uzkāpt. Bet forši. Vai lifti, ne? Jo parasti mēs gribam nākt lejā, un tad mēs domājam, tā iesim tur vai neiesim. Viņi tur slīd šausmīgi kājas. Pa ziemu, jā. Kad labiekārtošana būs pabeigta, varēs īstenot plānu par vēsturiskā pilskalna silueta atjaunošanu, aizberot arheoloģisko izrakumu vietu. Tas ir neizdarītais darbs no pagājušā gadsimta 30. gadiem. Skurstenim gan ainavā diemžēl vēl jāpaliek, jo tas ir daļa no pilsētas rezerves Kātlu mājas.